Ar mērķi Latvijā izveidot ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides aizsardzības nozaru daudzfunkcionālo mācību centru, Latvijā ieradušies vairāk šo nozaru speciālisti no Vācijas un Krievijas. Mums Eiropas Savienībā ir kopīgi mērķi. Mēs Latvijā redzam sadarbības partnerus, ar kuriem kopā varam izveidot līdzīgu centru kā Vācijā, lai sagatavotu kvalitatīvus speciālistus, kas būtu noderīgi visam Eiropas Savienības tirgum. Mums jau tagad ir izveidojusies laba sadarbība ar daudzām Eiropas valstīm, piemēram, Itāliju, Bulgāriju, Čehiju, Slovākiju un citām. Kā norāda pasākuma organizatori, šādas izglītības iestādes izveide, kura tikšot veidot uz Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledžas bāzes, iesaistot tajā partnerus no Vācijas un Krievijas, ļaus Latvijai kļūt par tiltu starp rietumiem un austrumiem. Mēs gribam veidot daudz funkcionālu mācību iestādi, kuru mēs saucam par centru, kurā būtu iespējams īstenot daudzveidīgas izglītības programmas, gan sākotnējo profesionālu izglītību, gan augstāko izglītību, gan kvalifikācijas celšanu un pilnveidošanu mūža izglītības kontekstā. Uz speciālu konferenci šobrīd Latvijā ieradušies Somijas, Vācijas, Norvēģijas, Igaunijas un Lietuvas ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides aizsardzības nozaru speciālisti, kuri runās par eksporta tirgus paplašināšanu. Konferences mērķis ir vienkāršs parādīt visai sabiedrībai, ka ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides aizsardzības jomā darbojas daudz uzņēmumu. Un šīs nozares attīstās neskatoties uz krīzi. Ķīmijas, farmācijas un biotehnoloģijas nozaru ražošanas praktiķi un zinātnieki konferencē spriedīs par to, kā stiprināt saiknes starp izglītību, uzņēmējdarbību un pētniecību, lai nodrošinātu reģionu ekonomisko izaugsmi.